Labdien! Mani sauc Jānis Holšnieks Upmanis, jeb Gorangora, un man ir liels prieks būt otrajam aiz uģa, ko jūs šodien redzat uz skatuves. Liels prieks par jūsu smaidīgajām sejām, par paveiktiem darbiem, un es būšu šīs dienas muzikālais, neteiksim noformējums, bet muzikālais viesis. Mācīties no koku dejām, viņi to pa īstam prot. Sevi visu paļaut vējam, tikai saknes neatdot. Kad ir glaužams, tad lai glauž, kad ir laužams, tad lai lauž. Krūnī liek tā krūnī, celtās zaļā sudrabā un zeltā. Un ar katru sīku šķiedru vēju sagaidīt kā biedru. Kad ir glaužams, tad lai glauž, kad ir laužams, tad lai lauž. Kad ir glaužams, tad lai glauž, kad ir laužams, tad lai lauž. Tikai saknes neatdod. Tikai saknes neatdod. Kad ir glaužams, tad lai glauž, kad ir laužams, tad lai lauž. Kad ir glaužams, tad lai glauž, kad ir laužams, tad lai lauž. Tikai saknes neatdod. 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 Vēlreiz ar aplausiem. Paldies! Jūs nekad negaidat, ka kāds kaut ko sāks. Jūs esat visa sākums. Jūs esat pirmā kustība, kurai pārējie kustas līdzi. Jūs iespējams savā klusumā un neprasot atlīdzību būvēt lielas lietas nekurienē. Jūs radat paliekošas lietas. Šodien mēs gribam teikt jums paldies par to nebeidzamo mīlestību, to aizrautību un kaisli pret to, ko darāt, neprasot atlīdzību. Brīvprātīgā darbs ir vienmēr mīlestības pieliets. Tas ir paraugs mums pārējai sabiedrības daļai.
Paldies jums liels! Paldies, ka esat šeit šodien. Mēs sveiksim brīvprātīgos jūs, sveiksim brīvprātīgā darba organizētājus, visus koordinātors, visi tie, kas 2025. un ne tikai katru dienu ir darījuši lielas lietas. Cilvēks ir būtne, kurš neviļus vienmēr atminas un mēģina saprast, ko es esmu paveicis. Kādā noteiktā nogrieznī, vai tas būtu gads, vai tā būtu diena, vai tā būtu stunda, vai mēnesis, un ir patīkami atcerēties, ka ir izdarīts labas lietas. Un, pilnīgi noteikti, es zinu, ka jums ir arī lieli plāni. Dāmas un kungi, labklājības ministrs Reinis Uzulnieks. Ar aplausiem. Ministrs kungs. Cienījamie brīvprātīgie, organizācijas pārstāv kolēģi un draugi. Kā jau ierasts pēdējos gados, mēs esam sanākuši kopā, lai godinātu cilvēkus un organizācijas, kas velc savu laiku, spēku un sirds siltumu un iegulda sabiedrības labā. Man ir bijis tas gods 3 gadus pēc kārtas būt šeit kopā ar jums un sveikt cilvēkus, kas tiešām savu sirdi, dvēseli un enerģiju ir veltījuši, lai palīdzētu citiem. Vai arī, kā ierasts, mēs parasti bijām Mežparkā, bet arī laikam mainoties, mainās arī vieta, un līdz ar to mēs esam tikai un vienīgi dažādi. 5. decembrī mēs atzīmējam Startautisko brīvprātīgo dienu, un brīvprātīgā dienas mērķis ir pateikties brīvprātīgajiem par viņu nesautīgo darbu, ieguldījumu, informēt sabiedrību par darbības jomu un arī dot visai sabiedrībai labumu. Mēs bieži sakam, ka brīvprātīgais darbs nav izmērāms skaitļos. Un tiešām, kā gan mēs varam izmērīt cilvēka laiku, enerģiju, kas tiek dots no sirds? Kā izmērīt spēku, ko jūs, kā cilvēki un organizācijas dodat sabiedrībai? Brīvprātīgais darbs ir ļoti dažāds. Tas skar izglītību, veselību, kultūru, vidi, kopienas attīstību, krīzes situācijas un dažādas citas nozares. Man liekas, nav Latvijā tāda nozare, kurā nav bijis iesaistīts kaut viens brīvprātīgais. Mēs dzīvojam laikā, kad sabiedrības iesaiste kļūst arvien nozīmīgāk. Un tieši jūs, šīs dienas nominanti un laureāti, ar savu ieguldījumu, savu rīcību, savu zvanu, sarunu citiem, kam tas nepieciešams, dodat to sirds siltumu. Šī gada basketbola čempionāts, dziesmu svētki, atbalsts Ukrainai nebūtu iespējams bez jums. ANO ir pasludinājis 2026. gadu par Starptautisko brīvprātības gadu, un arī Latvijā mēs nākamgad veicināsim brīvprātīgā darba kustību, reputāciju un arī to, ka brīvprātīgais darbs ir svarīgs. Un arī man kā ministram būs papildus ārštata darbinieks, kurš visu savu laiku un enerģiju veltīs brīvprātīgā darba attīstībai. Cienījamie brīvprātīgie, sirsnīgs paldies organizācijām, sadarbības partneriem, par tiem, kas ikdienā rūpējās par brīvprātīgajiem un par tiem, kam tas vairāk nepieciešams. Es arī no sirds vēlos pateikt sirsnīgi paldies vienam cilvēkam, kurš šodien nevarēja ierasties, jo viņam bija koncerts. Jūs droši vien nojaušat, kurš tas ir. Īns Teterauskas. Jau tā aplausi viņam. Vai arī viņš nevar būt klāt, es zinu, ka viņš sirdī ir ar mums, jo tālajā 2024. gadā, kad strādāja Labklājības ministrijā kā parlamentārais sekretārs, mums bija iespēja ar Intu pieņemt beidzot pēc ilga laika likumdošanu, kurš kā arī brīvprātīgais darbs tiek nostiprināts likumā. Mīļie brīvprātīgie, mīļie koordinātori, organizatori, draugi. No sirds apsveic šīs dienas nominantus un laureāts šīs gada 5 nominācijās. Es ar jums lepojos, lai jūsu paraugs arī turpmāk mūs visus iedvesmo. Paldies no sirds! Paldies, ministrs kungs, Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simpsone. Ar aplausiem. Labdien, cienījamie klātesošie! Šodien skatos uz jums, un es redzu cilvēkus, kuri iedvesmo ar savu klātbūtni, māca ar savu piemēru un dziedina ar savu uzmanību. Jūs esat tie, kas pierāda, ka katram no mums ir kaut kas vērtīgs, ko sniegt citiem,
Un bieži tas, ko dodam bez atlīdzības, visvairāk maina cilvēku dzīves. Ir teikts, neviens no mums nevar izdarīt visu, bet katrs var izdarīt kaut ko. Un jūsu kaut kas daudziem cilvēkiem ir bijis ļoti daudz. Nodarbinātības valsts aģentūrā mēs ikdienu redzam dzīves krustpunktus. Kādu, kurš zaudējis darbu, kādu, kurš meklē pirmo iespēju, kādu, kurš pēc ilga laika grib mainīt savu dzīvi. Un nereti tieši brīvprātīgais darbs kļūst par pagrieziena punktu, kas cilvēkam atver jaunas durvis. Mammai pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, kur atgūst drosmi atgriezties darba tirgū. Jaunietim, kurš pirmo reizi sajūt, ka viņa darbs kādam nozīmē vairāk nekā viņš bija domājis. Cilvēkam pirmspensijas vecumā, kurš atklāja, ka viņa pieredze ir vajadzīga un novērtēta. Mēs Nodarbinātības valsts aģentūrā vēlamies, lai ik viens, kurš grib palīdzēt, zina, kur un kā to darīt. Ik viens, kurš meklē savu ceļu, redz brīvprātīgo darbu kā iespēju atrast sevi. Sabiedrībā arvien skaidrāk nostiprinās apziņa, brīvprātīgie ir spēks, kas kustina valsti uz priekšu. Kopš brīvprātīgā darba likuma pieņemšanas ir pagājis teju gadsimta ceturksnis, bet šajā laikā brīvprātīgais darbs Latvijā ir kļuvis par stabilu un sirds pilnu kustību. Tas savieno paaudzes, kopienas, pilsētas un laukus. Tas ir redzams dziesmu svētkos, sporta norisēs, kultūras pasākumos, it visur, kur cilvēki sanāk kopā. Mēs turpināsim veidot vidi, kur brīvprātīgajiem un organizācijām satikties, vienotu kalendāru, platformu stāstiem, vietu iedvesmē, jo katram ir savs veids, kā dot, un katram ir sava vieta šajā kustībā. Nodarbinātības valsts aģentūra ir un būs partners. Šodien jūs saņemsiet atzinības, bet es zinu, jūs to nedarāt atzinību dēļ. Jūs darat tāpēc, ka nevarējāt paiet garām, tāpēc, ka redzējāt vajadzību, tāpēc, ka jums rūp. Turpiniet būt tie, kas pamana, kas pieskars, kas reaģē. Jo jūs esat atgādinājums mums visiem. Latvija ir mūsu cilvēki. Paldies par katru reizi, kad nebija viegli, bet jūs atradāt spēku dot citiem. Paldies, ka turpināt pasauli darīt siltāku un cilvēcīgāku. No sirds paldies jums! Paldies! Jūsu kļūst vairāk. Tika saņemti 175 pieteikumi, kur nominēti 159 nominanti. Skaidrības labad bija žūrija ar 8 locekļiem no valsts un nevalstisko organizāciju puses, un tika izvērtēti visi pieteikumi. Mēs apbalvosim gada brīvprātīgais, gada brīvprātīgā darba koordinators, gada brīvprātīgā darba organizētājs, gada notikums un konsultatīvās padomes balva. Ministrs kungs, direktors kungs, mēs varam sākt? Mēs varam sākt. Paldies. Es gribu jūs iepazīstināt ar katru balvas ieguvēju, ko viņš ir paveicis dzīvē vai vismaz iepriekšējā gadā. Šis brīnišķīgais cilvēks nāk uz skatu, mēs viņu sveicam. Jūs arī varat teikt savu runu, savu sirds runu, bet es lūkšu visus tie, kas atbraukuši viņu sveikt, to darīsim pēc oficiālās daļas. Sarunāts, paldies jums liels. Nominācija gada brīvprātīgais. Viņa ir gan organizatoriskais kodols mazpulkos, gan precīzi un droši strādā lielos nacionālos notikumos, kā skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki un labdarības maratons dod 5. Īpaši aktīvi iesaistījusies sporta pasākumu norisē, apvienojot tehniskas nianses ar komandas darbu. Viņa ir kā mugurkauls pasākumiem, kuros iesaistās. Pateicoties viņai, loģistika ir sakārtota, informācija saprotama, drošība
pašsaprotama. Ar savu piemēru viņi iedvesmo iesaistīties arī citus. Tā ir brīvprātīgā darba kvalitāte, ko sabiedrība jūt. No jauniešu nometnes sporta dienas līdz nacionāla līmeņa koncertam tiešraidē. Dāmas un kungi, gada brīvprātīgais Agnese Smiļģe. Pārsteigums šo saņemt, negaidīti, bet es vairāk gribētu pateikties savai organizācijai, Latvijas mazpulkiem, kurā es esmu uzaugusi kā bērns. Man iedvesmoja tie brīvprātīgie, kuri man bija apkārt, un nu es esmu pati šis brīvprātīgais. Un papildus aicinu neaprobežoties tikai ar savu organizāciju, bet doties vēl papildus arī citās jomās, kultūra, sports, darīt labu. Tā kā augsim Latvijai. Paldies! Dāmas un kungi, vēlreiz aplausi Agnese Smiļģe. Viņš jau 4. gadu veids brīvprātīgo darbu Ukrainas atbalstam, iesaistot arī citus Latvijas iedzīvotājus, uzturot un koordinējot plašu brīvprātīgo tīklu. Viņš īsteno vairākus projektus Ukrainas atbalstam, sagatavojot un nogādājot Ukrainā ziedotās automašīnas, datortehniku un pirmās palīdzības komplektus. Viņš nekad neatteiks savu palīdzību, ja kādam brīvprātīgajam nepietiek laika, zināšanu vai resursu savu iniciatīvu īstenošanai. Pat ja palīdzība nepieciešama agri no rīta vai nakts stundās. Viņu var dēvēt par īstu brīvprātīgā darba profesionāli, kurš gatavs pieņemt jaunus izaicinājumus un iniciatīvas, kuras citi uzskatījuši par neiespējamām. Dāmas un kungi, gada brīvprātīgais Ingus Ostrovskis. Pilnīgi negaidīti. Es teikšu atklāti, kad saņēmu šo ielūgumu, nemaz nedomāju, kad man izvirzīs, teiksim tā. Un vienīgais, ko varu pateikt, mēs esam lieliska tauta, kas spēj apvienoties kaut kādam konkrētam mērķim, vai tā ir nelaime, vai tas ir kaut kas tāds specifisks, kam ir nepieciešama palīdzība. Līdz ar to daram kopā, strādājam, un mēs varam paveikt lielas lietas. Paldies! Viņa jau vairākus gadus ir viena no aktīvākajām jaunietēm Olainas novadā un arī ārpus tā. Viņa ir Olainas novada jauniešu domas priekšsēdētāja un jauniešu projektu organizatori, kas kā brīvprātīgā iesaistījusies arī kultūras, izglītības un sporta jomu aktivitātēs. Vienmēr gatava pielikt papildu pūles, viņa ir deksmes un radošuma pilna, sirsnīga un empātiska. Atbalsta citus, palīdz, kad nepieciešams, iedrošina citus jauniešus iesaistīties sabiedriskajā dzīvē un palīdz brīvprātīgo darbu iemīlēt pat tiem, kas nekad nebija aizdomājušies, ka varētu strādāt arī brīvprātīgi. Dāmas un kungi, gada brīvprātīgais Maija Marija Krasta. Pārstāvēt arī jauniešus un pierādīt to, ka jauniešiem ir šis spēks darīt, un mēs varam darīt. Un paldies visiem, kas mani atbalsta un ir ar mani. Un es ticu, ka mums priekšā ir vēl tāls ceļš, ko mēs panāksim, un turpinam darīt. Paldies jums! Maija Marija Krasta.
Kopā ar skolas biedriem no Agenskalna valsts ģimnāzijas 2022. gadā šī jaunieta sarīkoja akciju ziedojumu vākšanai Ukrainas armijas karavīriem. Gadu vēlāk, vēloties akcijā paplašināt, viņa uzsāka sadarbību ar biedrību Tavi draugi un sāka iesaistīt ziedojumu vākšanā citas skolas. Šogad viņas vadītajā akcijā Baltijas skolas par uzvaru piedalījās 113 skolas no Latvijas, 73 no Lietuvas un 15 no Igaunijas. Skolēni ziedojumos savāc vairāk nekā 14 tonas karavīriem nepieciešamo lietu, kas ar biedrības Tavi draugi un Ukrainas sadarbības partneru palīdzību tika nogādāts karavīriem frontē. Viņa vienmēr darbojas ar iniciatīvu un radošu deksmi. Viņas mērķtiecība un ieguldījums brīvprātīgajā darbā ir unikāls. Dāmas un kungi, gada brīvprātīgais Emīlija Kļaviņa. Visiem es gribētu, tā kā Emīlija nevarēja atbraukt, viņš šobrīd studē mums Amsterdamā. Man kā tētim ir ļoti svarīgi redzēt un būt kopā ar mūsu bērniem un jauniešiem, kas ir tik drosmīgi un brīžiem pat trakāk un neatlaidīgāk nekā mēs paši vecāki. Un ir liels prieks, ka mums Latvijā dzīvo tik daudz foršu, labu bērnu, kuriem mēs esam devuši to, lai viņi tādā brīdī, kad nevajadzētu stāvēt malā, nav vienaldzīgi, bet viņi tomēr iesaistās. Tāpēc, lai mūsu jauniešiem ir forša jaunība, bērnība, lai viņiem viss izdodās, mēs viņus visus ļoti mīlam, un lai nekad nevienam citam bērnam nebūtu jāorganizē tāda veida akcijas kā skolas par uzvaru, un lai nekad mūsu bērni nesaskartos ar to, ko saskarās šobrīd jauniešu un bērnu Ukrainē. Paldies jums, saules mūžu Latvijai, saules mūžu Ukrainai. Paldies! Sūtam sveicienus Emīlijai. Šī jaunieta aktīvi iesaistījusies brīvprātīgajā darbā ar bērniem un jauniešiem, palīdzot īstenot 14 bērnu un jauniešu nometnes, 6 aktivitāšu dienas bērniem, 3 Erasmus Plus jauniešu apmaiņas projektus. Viņa iesaistījusies vairāk nekā 20 jaunatnes jomās pasākumos, kā arī 2 labdarības akciju īstenošanā. Viņa aktīvi līdzdarbojusies brīvprātīgā darba sistēmas izveidē Balvu novadā. Viņa ar savu piemēru ir pierādījusi, ka brīvprātīgajam darbam ir jēga, konkrēts rezultāts un sabiedriskā nozīme iedrošināt arī citus jauniešus spērt pirmos soļus un nepalikt tikai vērotāju lomā. Dāmas un kungi, gada brīvprātīgais Žaneta Ločmele. Vislielāko paldies es laikam gribētu pateikt saviem līdzcilvēkiem, saviem vecākiem un arī savai draudzenei, kas mani vienmēr ir atbalstījuši un iedrošinājuši mani. Tāpēc es šodien bez viņiem nebūtu tur, kur es esmu šodien, tāpēc paldies! Žaneta Ločmele. Kā jūs jūtaties? Man prieks par jums. Viņš joprojām nav muzikālais noformējums. Vēl viena izcilība. Jānis Holšets Upmanis ar aplausiem. Es tā strauji izmainīju scenāriju. Jums nav nejausmas kā, bet redzot pirmos balvas ieguvējus, es sākumā biju domājis runāt par mazām lietām un lielām lietām un tā, un tad es
sapratu, ka nē, īstenībā šis nav stāsts par darbiem, šis nav stāsts par paveikto vai izdarīto vai kaut kā labā un kā tam līdzīgi. Tas ir stāsts par sirdīm, par milzīgām, atvērtām, gaišām un labām sirdīm, jo bez tā vispār nekas nevar notikt. Līdz ar to, lai pirmajiem laureātiem skan dziesma Labā sirds ar Imants Ziedoņa vārdiem. Vedīsim, draugs, sirdis šodien pirtī, griezto sirds apziņas lampas blāv. Reiz tu manai sirdī rīkstēm cirti, redzi, te nu viņa kaila stāv. Redzi rētas, sen jau aizdzījušas, negribās tās vairs nepieminēt. Reizi gadā sirdi ved zem dušas, reizi gadā sirdi pirtī ved. Labās sirds tik reti bija mājās, vienmēr līdz man ļaudīs klīdusi. Jā, bet sirds, kur tev tik melnas kājas, kur tu šogad esi bridusi. Godkārības gredzens pirkstā spīgo, tas ir jānovelk un jānosviež. Izķerp savu sirdi nemierīgo, nomet visu, kas tai plecus spiež. Labās sirds tik reti bija mājās, vienmēr līdz man ļaudīs klīdusi. Jā, bet sirds, kur tev tik melnas kājas, kur tu šogad esi bridusi. Labās sirds tik reti bija mājās, vienmēr līdz man ļaudīs klīdusi. Jā, bet sirds, kur tev tik melnas kājas, kur tu šogad esi bridusi. Paldies Jānim. Arī es esmu brīvprātīgais diezgan uz puslodzi, un bieži cilvēki man vaicā, kāpēc tu to dari. Un patiesībā to es nekad neesmu slēpis, ka es to daru, lai es atvainojos, lai patiktu sev pirmkārt. Lai gūtu gandarījumu no tā, kas ir padarīts, un dēļ emocijām. Dēļ emocijām patiesībā mēs jau visi dzīvojam, un tā ir tāda viena laba sadaļa, kas tevi ieplūst un liek tev forši dzīvot. Un man dēls prasīja, kāpēc to vajadzētu darīt? Un es Gustavam Hugo teicu, lai tu gūtu gandarījumu, un otrs ir, lai tu saprastu dzīvē, ko tu negribi darīt. Iespēja izmēģināt. Paldies, jā. Man dzīve ir aizvedusi tā, ka es bieži uzdodu cilvēkiem jautājumus, un es arī saņemu atbildes, un es arī gribētu šovakar jums pavaicāt, kāpēc jūs to darāt?
Vienkāršs un sarežģīts jautājums vienlaicīgi. Slavas dēļ, pilnīgi noteikti. Piekrītu. Droši, vēl. Saskata netaisnību, lai to labotu. Papildināšu pareizi. Brīnišķīgi, paldies vēl. Sev un citiem, paldies. Darīt labu. Tāpēc, ka varat. Bieži vien mēs, tie, kas var, tie nedara, bet tie, kas nevar, arī mēģina darīt. Lai dāvātu mīlestību darbos. Ja ne es, tad kurš cits? Paldies. Lai sevi apliecinātu. Mēs beigās agrāk vai vēl nonāksim paši pie sevis. Un tas ir labi. Tas ir labi, jo jūs esat visa sākums. Jūs esat visa skaistums. Jūs esat arī visa atbildība. Paldies jums par to. Direktors kundze, ministra kungs, mēs turpināsim. Gada brīvprātīgā darba koordinators. Jau daudzus gadus viņš ir viens no nozīmīgākajiem brīvprātīgā darba koordinatoriem Latvijā. Viņš dara daudz aizrautīgi, patiesi, negaidot uzslavas. Viņa darbs palīdz veidot izpratni, ka brīvprātīgais darbs ir sabiedrības kopīgā atbildība un arī izaugsmes iespēja. Nozīmīgs šogad bijis viņa darbs koordinējot simtiem brīvprātīgo Rīgas maratonā un skolēnu dziesmu un deju svētkos skatuviskās deju uzvedumā Viedvasara. Viņš nekad nav mīlējis būt priekšplānā. Šis ir brīdis, kad ir pienācis laiks lepoties ar viņu, jo viņa ieguldījums jaunatnes jomā un brīvprātīgā darba attīstībā ir patiesi vērā ņemams. Dāmas un kungi, gada brīvprātīgā darba koordinators Kārlis Gailums. Es nezinu, ko man teikt. Milzīgs paldies par šo atzinumu. Žēl uztraucos, es neesmu pieredzis publiski runāt. Es daru visu, kas ir iespējams, bet runāšanai es vienmēr esmu izvairījies. Bet, cik es sapratu, ir jāsaka daudz paldies. Tāpēc pirmie paldies būs, protams, maniem vecākiem, kas man jau no 10. klases atbalstīja, atļāva man jau uzsākt brīvprātīgā darba gaitas Madonā. Un noteikti paldies arī tāpēc Madonas pilsētas vidusskolas skolēnu domai, Madonas novada jauniešu domai, Madonas pilsētas kultūras namam, kas man deva šo iespēju jau izmēģināt brīvprātīgo darbu. Un tad noteikti liels paldies Sintijai Beitānai, kas man uzrunāja tieši un pierunāja pievienoties biedrībai Klubs Māja. Un, protams, manai mīļajai biedrībai, kurā man ir uzticējusi jau vairākus gadus koordinēt arī brīvprātīgos. Ir uzticējusi man arī būt valdes loceklim, pārskatīt visādus attīstības procesus, tos arī brīvprātīgo sistēmu organizācijā. Milzīgi paldies arī man jāsaka Dacei Lēģerei, kas man ir tieši iemācījusi un parādījusi, kā ir koordinēt simtiem brīvprātīgo lielos pasākumos, dziesmu svētkos, maratonā, un noteikti bez viņas es nebūtu tur, kur esmu šodien. Un, protams, koordinēšana nav tikai viena cilvēka darbs, tā ir komanda, tie ir draugi, tie kolēģi, tie palīgi, kas ir vienmēr plec pie pleca, palīdz īstenot to brīvprātīgā darba procesu no sākuma līdz galam. Un, protams, lielākais paldies ir pašiem brīvprātīgajiem, kas neatlaidīgi palīdz, iegulda savu laiku, enerģiju, lai padarītu Latviju, Eiropu un pasauli labāku. Un, jā, milzīgs paldies! Kārlis Gailums. Gada brīvprātīgā darba organizators. Viņu darbs sniedzot atbalstu mazaizsargātajiem ir piemērs, kā ar līdzjūtību un nepārtrauktu klātbūtni iespējams
iedvest cerību un veidot cilvēcīgāku sabiedrību. Organizācija koordinē brīvprātīgo darbu, nodrošinot gan kvalitatīvu brīvprātīgo sagatavošanu, gan pastāvīgu atbalstu iesaistītajām personām. Tās darbs apliecina, ka brīvprātīgais darbs var būt spēcīgs instruments sabiedrības saliedēšanai un cilvēku iekšējās izaugsmes veicināšanai. Ar savu saskaņoto darbu, cieņpilnu attieksmi un cilvēcisko siltumu veido iedvesmojošu piemēru tam, kā brīvprātīgo kustība var mainīt cilvēku dzīves un stiprināt kopienas garu Latvijā. Gada brīvprātīgā darba organizētājs. Nodibinājums Caritas Latvija. Goda zīmi saņemt aicinājumu Caritas Latvija valdes priekšsēdētāju Inesi Švekli. Labvakar, mīļie brīvprātīgie. Labvakar, ministra kungs un pārējie klātesošiem. Gribu pateikt paldies pilnīgi visiem brīvprātīgajiem, ne tikai nodibinājumu Caritas Latvija brīvprātīgajiem, kuri kalpo, dara labas lietas, atbalsta cilvēkus gan sociālos aprūpes centros seniorus, gan bērnu namos, gan bezpajumtnieku patversmēs un dažādos centros. Tāpat arī draudzēs veido Caritas brīvprātīgo grupas, lai rūpētos par saviem līdzcilvēkiem. Bet gribu pateikt paldies, sirsnīgi paldies visiem brīvprātīgajiem. Un gribu novēlēt jums gaišu adventa laiku, svētību un priecīgu Ziemassvētkus, lai tie nāk klusi un mierīgi. Paldies jums visiem! Inese Švekle un Caritas Latvija. Kādā pilsētā valda nemieris. Tiek kalti nākotnes plāni, piesaistīti brīvprātīgie no Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Kuldīgas, Saldus, Liepājas un Rīgas, izveidot lielisku komandu, kas kopā jau nostrādājusi 1000 stundu. Radīta skaidra sistēma, lai organizācijām, kas sadarbības ietvaros vēlas izmantot brīvprātīgo darbu, nebūtu jāuztraucās ne par ko. Brīvprātīgie interesējas par kultūru, ir zinoši un ar lielisku darba un saskarsmes kultūru ierauga un paveic vairāk darbu nekā no viņiem tiek lūgts. Viņi ir Eiropas kultūras galvaspilsētas seja. Gada brīvprātīgā darba organizētājs. Nodibinājums Liepāja 2027. Dāmas un kungi, Izabela Džeriņa. Milzīgs paldies. Šis īstenībā ir arī liels pagodinājums un pārsteigums. Un es vēlos pateikt paldies katram no mūsu brīvprātīgiem. Es redzu šodien atpazīstamas sejas. Un paldies es arī gribu teikt komandai. Un es gribu teikt arī paldies ikvienam no jums, kas palīdzēja mums nonākt līdz šim titulam, kas ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Un tas mums deva iespēju gan organizēt daudz un dažādus pasākumus, gan realizēt programmas, kas palīdz mums iesaistīt vietējos un arī īstenībā cilvēkus no visas Latvijas. Un tas ir tik iedvesmojoši redzēt katru no viņiem darbībā un redzēt to, kā viņu acis atplešas tad, kad viņi zina, ka viņi ir īstajā vietā, īstajā laikā. Un es ceru, ka, protams, mēs katrs sev uzsidīsim uz plecu par labi padarīto darbu, bet neturēsim sveci zem pūra, bet arī dalīsimies tajā gaismā un iedvesmosim gan mūsu ģimenes, gan mūsu draugus, gan kaimiņus un iesaistīsim arī viņus brīvprātīgajā darbā, jo es ticu, ka no tiem dažiem procentiem, kas Latvijā īstenībā dara brīvprātīgo darbu, mēs varam kaut kā palielināt šos skaitļus un īstenībā iesaistīties vai nu katrs trešais vai pat katrs otrais, un tas būtu ļoti, ļoti svētīgi, tā kā paldies. Nodibinājums Liepāja 2027. Izabela Džeriņa. Ministra kungs, direktors kundze, laiks atvilkt elpu
jo nāk viņš ar savu plašo, silto sirdi, vienmēr ar smaidu un ar prieku to, ko dara. Jānis Holšteins Ukmanis. Jā. Imants Ziedonis teica, nebaidies, tev ir uzdevums. Nevienmēr uzreiz redzams un nevienmēr tāds skaidrs, bet tajā brīdī, kad tu to uzdevumu veids, tu kaut kā sajūti, ka tas ir tas uzdevums. Un liels prieks šodien just tik daudz cilvēku klātesošu, kuri ir atraduši savu uzdevumu un to veids. Un galvenais to darīt ir nepārtraukti un nenorimti, jo, ja mēs esam nonākuši uz tā ceļa, tad ir jātic, ka tas ir tas īstais un pareizais, jo tāpēc jau mūsu vārds tika saukts, lai mēs varētu īstenot lielas lietas. Šī ir dziesma nepārtraukti, nenorimti. Nepārtraukti, nenorimti, aiziet miljoni un simti, aiziet pulkā, aiziet pāriem, iet pa zeltā medus kārēm. Nepārtraukti un nenorimti, aiziet miljoni un simti, aiziet pulkā, aiziet pāriem, iet pa zeltā medus kārēm, iet pa zaļu, ciedru taigām, iet caur sniegā vētrām baigām, aiziet miljoni un simti, nepārtraukti, nenorimti, vēl ir vārdi, kas nav saukti, mēs vēl iesim nepārtraukti, vēl ir vārdi, kas nav saukti, mēs vēl iesim nepārtraukti. Nepārtraukti un nenorimti, aiziet miljoni un simti, aiziet pulkā, aiziet pāriem, iet pa zeltā medus kārēm, iet pa zaļu, ciedru taigām, iet caur sniegā vētrām baigām, aiziet ilgām, zemi durstot, nepārtraukti, nepakustot. Vēl ir vārdi, kas nav saukti, mēs vēl iesim nepārtraukti, vēl ir vārdi, kas nav saukti, mēs vēl iesim nepārtraukti, ceļš mēs daudz, vēl izcietīsim vēl un vēl, un vēl nav īsti, ceļš mēs daudz, vēl izcietīsim vēl un vēl nav īsti, tāpēc jau mēs tikām saukti, galvenais, lai nepārtraukti. 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 Ar jūsu atļauju mēs varam turpināt. Brīnišķīgi. Direktors kundze, ministra kungs, ir laiks. Nominācija Gada notikums. Iesaistīto valstu skaita un rezonanses ziņā tās bija lielākās starptautiskās sacensību Latvijas sporta vēsturē, kuru noris augstāko kvalitāti nevarēja sasniegt bez brīvprātīgo iesaistes.
Brīvprātīgo koordinators izstrādātā efektīvā komunikācijas sistēma un apmācības palīdzēja brīvprātīgiem būt sagatavotiem. Viņu vidū bija skolēni, studenti, IT speciālisti un armijnieki, pašvaldību un dažādu sporta organizāciju darbinieki, pensionēti mēdiķi, skolotāji, iesaistīti invalīdu un viņu draugu apvienības Apērons pārstāvi. Brīvprātīgo komanda kļuva par paraugu tām, kā ar cieņu, rūpēm, motivāciju un pozitīvu attieksmi iespējams īstenot augsta līmeņa Eiropas pasākumu. Dāmas un kungi, gada notikums – Eiropas vīriešu basketbola čempionāta fināla turnīrs FIBA Eurobasket 2025. Goda zīmi saņemt aicinām Latvijas Basketbola Savienības brīvprātīgā darba koordinātora Līga Avena un komunikācijas speciālistu Multu Melzobu. Labdien! Liels paldies par novērtējumu, par atbalstu. Un vislielākais paldies ir brīvprātīgo komandai, ar kur mēs kopā strādājām šo te mēneša garumā, 4 nedēļu garumā. Un centāmies, lai šis pasākums izdotos tāds, kā viņš izdevās. Un jāatzīmē, ka brīvprātīgie, kas šajā pasākumā piedalījās un kas pieteicās un darbojās, bija aizrautīgi, darba kāri, jaudīgi un visādā ziņā ļoti talantīgi jaunieši, lai tādu būtu vairāk Latvijā un lai viņi vairāk piedalītos dažādu veidu pasākumos. Paldies! Līga Avena. Piesaistot brīvprātīgos un ziedojumus, viņi pilnībā renovēja Latvijas bērnu dzirdes centra audioloģiskās rehabilitācijas nodaļas telpas un sagādāja nepieciešamo tehnisko aprīkojumu. Tā ir vienīgā vieta Latvijā, kur sniedz rehabilitācijas pasākums kompleksu vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem bērniem no dzimšanas līdz 18 gadu vecumam. Taču telpas kopš centra dibināšanas 1997. gadā nebija remontētas. Pateicoties brīvprātīgajiem simtiem bērnu no visas Latvijas, tagad sagaidīts patīkams un mūsdienīgas telpas. Brīvprātīgā darba konsultīvās padomas balva. Biedrība Daudz bērnu Ozoli. Daudz bērnu Ozola valdes priekšsēdētāja Lelde Šantere. Paldies liels par novērtējumu, bet jāsaka, jebkurš labs darbs, tas ir liels komandas darbs, un es jūtos ļoti patīkami pārsteigta, bet es gribu teikt, ka tie apbalvojums un šis viss pienāks komandai, kas to veica. Paldies! Lelde Šantere ar aplausiem. Es drīkst būt mazliet vaļīgs. Vajag. Paldies, ministra kungs, par iedrošinājumu. Šis stāsts, ko es stāstu visiem, ir ārkārtīgi iedvesmojis daudzus darīt to, ko darāt jūs. Ir 2006. gads, Rīgā notiek pasaules čempionāts hokejā. Mans labs draugs, kurš strādā bankas valdē, nolēma, ka viņš varētu būt brīvprātīgais, jo viņam patīk hokejs un viņš varētu ierādīt vietas, kur cilvēks atnāk ar biļeti. Viņš tagad piesakās un tajā brīdī, kad viņš piesakās, viņam saka, pagaid, nē, šies neies cauri. Tev ir pāraugstu kvalifikāciju dzīves, tu būsi Somijas izlases vadītāja vietnieks. Viņš, protams, mazliet pukojas, jo viņš saprot, ka hokeju viņš neredzēs. Un tad, kad viņš atnāk pirmajā dienā uz darbu, viņam paziņo, ka Somijas delegācijas vadītājs ir slims, un viņš tagad kļūst par Somijas delegācijas vadītāju. Viņš saka, protams, man bija skaists laiks, es satiku zvaigznes, mēs izdarījām daudz labas lietas, un viss notika tā, kā tam bija jānotiek, un sirsnīgi atvadījāmies, un viss kārtībā. Pienāk rudens. Tad ir pagājuši 3 mēneši, viņam atskan zvans, un viņu uzrunā un saka, jums ir darbs Starptautiskajā hokeja federācijā Ženēvā. Un viņš nevar saprast, pagaid, man jāzēja vai kā.
Viņš saka, nē, mēs esam izraudzījušies jūs kā nevis kandidātu, bet jau kā cilvēku, kurš ir šajā amatā. Un viņš nevar saprast. Un izrādās, Somijas delegācija bija uzrakstījusi par viņu stāstu. Ir viens izcils latvietis, kurš kā brīvprātīgais ir palīdzējis viņiem, un viņš joprojām strādā Ženēvā un ir laimīgs cilvēks. Jebkurš brīdis, skaists brīdis, var būt skaists pavērsiens visa dzīvēs. Paldies! 1, 2, 3. Bet tas nevar notikt tāpat vien. Ir jāpieslēdz griba, providence un visas tās lietas jāvelk pie sevis. Mīlestība un atbildība. Tieši tā. Un kur mīlestība un atbildība, tur, kur tad bez sirsniņas arī? Sveiciens no Knuta Skujnieka. Kas aiz mana loga dzīvo, kas aiz mana loga mirdz, viena melna bezdelīga, viena ļoti nogurusi sirds. Kas pa naktim namā mostas, manā šaurā ierīķirds, līdzās nogurušai naktī, viena ļoti nogurusi sirds. Viena ļoti nogurusi sirds. Mosties, mana sirds. Mosties, mana sirds. Mosties, mana sirds. Mosties, mana sirds. Kas aiz mana loga dzīvo, kas aiz mana loga mirdz, viena melna bezdelīga, viena ļoti nogurusi sirds. Viena ļoti nogurusi sirds. Mosties, mana sirds. Mosties, mana sirds. Mosties, mana sirds. Mosties, mana sirds. Paldies! Jānis Upmans Holsteins. Dāmas un kungi, mēs neatvairāmi tuvojamies mūsu oficiālās daļas noslēguma ceremonijai, bet dabā ir viens likums. Ja kādreiz kaut kas beidzas, sākas kaut kas jauns. Dabā nav pauzes vai tukšu vietu. 159 nominanti. 159. Protams, visas problēmas rodas no salīdzināšanas, bet tas ir 2 reizes vairāk nekā pagājušo gadu. Ļaujiet katru nosaukt no jums, kas ir izdarījuši lielas lietas. Nekautrēsimies viens otru celt, un ja dzirdat savā drauga vai kādu pilnīgi citu vārdu uzvārdu no pilnīgi citas vietas, un viņš dara pilnīgi kaut ko citu, veltiet viņam aplausus. Paldies! Aigai Kevomeģei. Aijai Freimanei. Aijai Smilai.
Svitei, Amēlijai Irinai Aleksandrovai, Andrejam Adamenko, Andrim Reiteram, Anetei Pajustei, Anitrai Jankevicai, Annai Stankevičai, Annai Vinterei, Andritai Romanovskai, Ansim Hopmanim, Anželikai Krivenko, Anželai Kovaļevskai, Artjomam Ivanovam, Vaivai Strikai, Beātei Ozoliņai, biedrībai Ārtmākiem, biedrībai Bonafide Latvijā, biedrībai Jaunie Spārnieki, biedrībai Laiks jauniešiem, biedrībai Bēgļu pasaule, radošajā apvienībā jauniešiem Repes, Bogdanam Pirkinam, Dācei Kupulē, Dācei Vītolai, Dagnijai Undrei, Daigai Heidingerei, Dainim Boveram, Diānai Kačanai, Dzintrai Bušmanai, Dzintrai Silvijai Zalcerei, Dzintrai Vilānai, Edgaram Kapleram, Elenai Kikustei, Elīnai Sedliņai, Emilijai Ivanovai, Emilijai Skaistkalnai, Endijai Medveckai, Esterei Jungfermanai, Evelīnai Pastuhovai, Evitai Andrejevai, Evitai Rošānai, Florianam Gabaueram, Galinai Golubčikovai, Galinai Novikovai, Gitai Vācietai, Gitai Brinkmanai, Gunāram Grabinskijam, Gunitai Asnem, Guntai Žigovskai, Hannai Jenska-Luckovai, Aplausos Hospice LV, Ilzei Liepai, Inai Dučei, Inārai Besonovai, Indrai Ivetai Gailai, insultu pārcietušo cilvēku un viņa psiholoģiskās atbalstības vai Vigor, invalīdu un viņa draugu apvienībai Apērons, Irinai Kleinai, Irinai Kluščenko, Ivetai Riķītei, Izabelai Džeriņai, Janai Grišinai. Mēs vēl neesam pusē.
Jānim Pitei, Jānim Jēgeram, Jānim Prančam, Iekaterīnai Buņikai, Jevgenijai Narnickai, Jevgenijai Kolovicevai, Kandijai Čojai, Karinai Heresmučkakai, Karinai Boradulinai, Karinai Richterai, Karinai Brikai Draudniecei, Katrīnai Šnepstei, Kristapam Dronam, Kristapam Oliņam. Vēl tikai esam pusē. Kristiānai Berzņai, Kristiānai Ventas krastē, Latvijas sieviešu nevalstisko organizācijas sadarbības tīklam, Laurai Ābelei, Laurai Grubaumai, Laurai Spunderei, Lāsmai Kokareičai, Leldei Bedrei, Leldei Rostokai, Lienai Stepanai, Ligitai Šteinai, Lindai Ulānai, Līgai Avenai, Līgai Liepiņai, Līgai Strodai, Līvai Rēķei, Ludmilai Porovko, Maldai Caunai, Žanai Prošinai, Manuēlam Fernandesam, Marijai Antānai, Marikai Beļevičai, Mārikai Ziediņai, Māritai Valterei Gaidlastai, Mazsalats svētku Faustīnas Romas katoļu draudzei, Mārim Zinbergam, Modrai Jansonai, Montai Melnai Meijerei, multifunkcionālajiem jaunatnes institīvu centram Kvartāls, Niklāvam Kozuliņam, Nārmandam Dumpim, Olgai Butānei, Olgai Romaņenko, Onko paciem savstarpējās palīdzības biedrībai Pārdzīvot, Oto Velikam, Paulai Elvīrai Mikelsonai, Paulim Jakarsonam, Pēterim Dzērvem, Ramonai Hartmanai, Regīnai Strodai, Rikardam Krievānam, Rišardam Zaļeskim, Ritvaram Rekmanim, Rīgas Svētā Franciska Romas katoļu draudzei, Rojam Palejam, Sandai Rozei, Sanitai Karpovičai, Sergejam Ipakovam,
Tomai. Signai Fritskausai. Silvijai Teilānai. Skāratai Tomanai. Sofijai Romancevičai. Tamarai Golubevai. Tatjanai Kondratenko. Tatjanai Staroņevkovai. Tatjanai Zabarinai. Ukraiņu teātri Latvijā Tektis. Valmieras Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudzē. Verai Pavlovai. Vijai Lupāžai. Viktorijai Naglei. Viktoram Gricaičukam. Virgīnijai Simonsonai. Rovitai Vanagai. Zandai Roģei. Zandai Štrālei Gončarai. Zvaigznītei Kustovai. Vēl mazu atbalstu pašiem sev. Es lūkšu uz skatuvi visus tos, kas šodien saņēma apbalvojumu, arī balvu pasniedzējus uz kopēju foto. Paldies visiem uzvarētājiem nominācijās. Mēs tūlīt saliksim kompozīciju. Es tikmēr gribēju pateikt visiem tos, kurus es nosaucu. Jums ir arī apsveikums. Un neoficiālā daļā jūs droši varat nākt uz skatuvi, teikt, es esmu Uģis Joksts, un jums tiks atrasts jūsu apbalvojums un arī pasniegts. Paldies, uzlūdzu. Aplausus visiem tiem, kuri visi tie, kuri izcīnības ceļa sākumā. Klausiet fotogrāfu, viņš vienmēr redzēs, kas jūs esat, kur jūs esat un kur jūs atrodaties. Visiem ir jādokumentē, tu neko darīt. Paldies, vai mēs varam aplaudēt, uzspiegt un tā, lai būtu labi. Paldies. Un tagad varam sākt fotogrāfiju, ja? Paldies. Paldies jums, izcilības iedvesmojiet pārējos. Paldies. Dāmas un kungi, mums ir dotas 3 lietas – dzīvība, laiks un izvēles. Jūs savas izvēles esat izdarījuši un esat uz sava ceļa, lai mums pietiek